prasmes ir šodien tikpat svarīgas kā lasīt prasmes. Un, lai mēs būtu konkurētspējīgi, lai mēs varētu būt efektīvi, mums ir nepieciešamas šīs prasmes jebkurā industrijā, lai tā būtu lauksaimniecība. Bankas pakalpojums, turpat no mājas, ja, var apmaksāt rēķinus, visu, tad tas arī ir saprotams, tāpat uzrakstīt kaut ko. Viss tas tāds prasmes, kas, ja cilvēks reiz tās saprot, un tad viņam rodās interesi darboties tālāk. Tas tā kā tāds izlaust tādu caurumu, ja, sienā, ko iepriekš neko neredzēja, kas tur ir aiz tās sienas, bet ar šo tad mēs izlaužam to caurumu, tad viņš redz, kas tā virtuālā pasaule ir. Ja. Tad Potential tādi kā pionieri savā ziņā šajā Austrumu centrāla Eiropas reģionā, kur daudzi šobrīd no mums smeļās gan idejas, un to arī pierāda. Šodien mums nav līdzi, bet ir tāds informatīvais buklets, kas mums tiek izdots reizi kvartālā, ja es nešaubos, tad šajā bukletā no visām, cik tur ir pieejams šīm labajiem stāstiem par Unlimited Potential, šī kvartāla budžetā ir 3 stāsti par Latviju. Bet runājot par piesaistīšanu, citu partneru piesaistīšanu, ar to mēs mēģinām nodarboties visu laiku un mēģinām gan lielas, gan mazas kompānijas mudināt, kad praktiski ne tikai var samazināt izmaksas, lai celtu kompānijas rentabilitāti, bet arī palielināt darbinieku kvalifikāciju. Un tas ir varbūt mehānisms, caur kuru arī šos darbiniekus var noturēt un vienlaicīgi arī padarīt šo pašu kompāniju konkurētspējīgāku. Es teiktu, ka es vēlētos šo atsaucību lielāku. Šobrīd varbūt tā izpratne nav tik liela, jo tas partneru skaits, kas ir, par to arī liecina. Un šeit varētu, teiksim, gan izmantojot mēdīju palīdzību, gan arī valsts palīdzību, gan arī citu partneru palīdzību šo uzsaukumu atkārtot šiem kompānijām, gan kas ir Rīgā, gan arī citos Latvijas reģionos par apmācības nozīmību un šo darbinieku un cilvēku vispārējo konkurētspēju un efektivitāti.